Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem, šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 12. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Šodien tev ir kāds uzdevums, ko izdarīt kopā ar vecākiem. Tas ir rakstīts lodziņā Dari. Tev jāatrod 3 dažādas gaismiņas, un pirms tu katru no tām izslēgsi, tev būs jānorunā savs atmiņas pāns, Mateja 5:16. Lai tev izdodas šonedēļ izdarīt šo uzdevumu, bet tagad klausīsimies, ko Dievs mums mācīs šodienas Bībeles stāstā. Tu vispirms. Kādā jaunā rītā Naomija pamodās ar jaunu plānu. Viņa žigli ķērās pie tīrīšanas, savākšanas un saiņošanas darbiem. Bija laiks doties mājās. Rute un Orpa pārāk stipri mīlēja Naomiju, lai ļautu viņai doties prom vienai. Viņas zināja, ka ir tai vajadzīgas. Tā nu vedeklis nolēma atstāt Moaba zemi kopā ar Naomiju. Viņas salika visas mantas, kuras varēja panest, un devās garajā ceļojumā atpakaļ uz Betlēmi. Kad viņas lēni gāja pa putekļaino ceļu, Naomija paskatījās uz drosmīgo Ruti un Orpu. Viņas bija tik laipnas, ka neatstāja līdzi, bet viņām lēmums pamest savas mājas un savu zemi nozīmēja ļoti lielas pārmaiņas. Ko Ruta un Orpa teica? Izlasīsim Rutes 1:10. Un atbildēja viņai: mēs gribam iet tev līdzi pie tavas tautas. Bet Naomija bija pieņēmusi stingru lēmumu. Viņa vēlējās tām pašu labāko. Citu likšana pirmajā vietā ir Dieva nodoms. Bībelē teikts, neraudzīsimies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Filipiešiem 2:4. Visas 3 sievietes izplatīja Dieva mīlestības gaismu. Ar Dieva palīdzību to vari darīt arī tu. Mani interesē. Vai vari atcerēties kādu reizi, kad kāds no kaut kā atteicās tikai tāpēc, lai tu būtu laimīgs? Pateicies viņam par to, ka viņš atspoguļo Dieva mīlestību. Tagad varēsi dziedāt līdzi atmiņas panta Mateja 5:16 dziesmu. Tāpat, lai jūsu gaismā spīd, ļaužu priekšā, kad tie ieraugā jūsu labos darbus un godā jūsu tavu, kas ir debesīs. Tāpat, lai jūsu gaismā spīd, ļaužu priekšā, kad tie ieraugā jūsu labos darbus un godā jūsu tavu, kas ir debesīs. Un godā jūsu tavu, kas ir debesīs. Mateja 5:16. Laiks lūgšanai. Mīļais Dievs, palīdz lūdzu man
pamanīt citu vajadzības, ļauj palīdzēt cilvēkiem, lai viņi varētu būt priecīgi par šo palīdzību. Paldies par uzklausīto lūgšanu, tavā vārdā. Āmen.